Jā, nezinu, dažreiz varbūt tur ir kāds baigais šahists, kurš izdomājis, nezinu, cik tur gājiens uz priekšu, bet varbūt tas arī nekas nav baigi. Tur nav tā, ka kaut kāds baigā doma dziļā zem tā ir apakšā. Nu, dažreiz arī karikatūrās cilvēki saskata pat dažreiz vairāk nekā es esmu iedomājies to uzzīmējot. Un tas ir interesanti, ka ir tik cītīgi pētījuši, vai kaut kādas tādas nianses pamanījuši, vai pat vēl kaut ko piedomājuši klāt tādu, ka redz, kā tur tā. Un tad skatījos tiešām, bet tiešām jāsanāk. Kaut kur vienreiz, piemēram, bija uzzīmēta tāda māmuļa, tāda Latvija, tāda tā kā veca tantiņa, un iet ar un rudzu puķis rokā, un tie svārki tādi sarkani balti. Nu. Un kāds bija ievērojis, ka tur ir Amerikas karogs, tās rudzupuķis zilas tādas, arī tad, tā kā mazliet tā kā zvaigznītes izskatās, un tās svītras kopā kaut kā. Tur arī interesanta kombinācija, lai arī es to nebiju pat tā domājis. Jā. Šodien te var padomāt par to, ka rudzupuķis patik, cik tas ir Igaunijas simbols, tad Latvija paņēmusi rudzupuķis velk līdzi. Jā, tur arī kaut ko var pievilkt. Jā, redz, atkal tur Igauņa un tur vēl kaut Nē, šitas ir tas teiciens, kas man ir ļoti palicis atmiņā, ka es esmu atbildīgs par to, ko es pasaku, nevis par to, kā tu to saprati.